Es esmu Alvils Krams, esmu asociētais profesors, plaušu slimību speciālists. Katrs otrais smēķētājs nomirst priekšlaicīgi. Tas, kurš nomirst priekšlaicīgi, nodzīvo kādus 15, 20 gadus īsāku mūžu, nekā viņam daba to atvēlējusi. Attīstītākās valstīs nomirst Austrālijā, Meksikas valstīs, Japānā, Rietumē, Eiropā daudzās, kur nomirst 2 no 3, kas nomirst priekšlaicīgi. Jo šajās valstīs nesmēķētāji dzīvo ilgāk. Ja mēs smēķējam klasiskās cigaretes, cigaretēs ir 700 dažādas vielas pēc sadegšanas, ēdos 7000, no kurām kāds 250 ir toksiskas, kāds 70 ir kancerogēnas, tad viņas izraisa vēzi. Un tāpēc nav brīnums, kad smēķētājiem saslimt ar plaušu vēzi ir iespēja apmēram 1/6, tāpat kā krievu ruletē. Ja sāk smēķēt 11 gadu vecumā, 4. 5. klasē, tad jau katrs trešais varbūt saslimt ar plaušu vēzi. Nav brīnums, ka visas šīs vielas ļoti augstā koncentrācijā nokļūst plaušās. Mēs uztraucamies parasti kā skurstenis, dūmenis, kūp. Tas, ko mēs ieelpojam, ir ļoti, ļoti mazā koncentrācijā. Uz toksiskas vielas darbā tas ir cita augstāka koncentrācija, taču smēķēšana tā ir, varētu teikt, dramatiska koncentrācija, kādā mēs šīs daudzums, kad mēs šīs toksiskās vielas ieelpojam. Vienā ielpā ir 1 kvadriljons, 10-15 pakāpē brīvā radikāla. Cilvēks jau māna, ja viņš smēķē tās saucamās vieglās cigaretes, jo attiecības ar tā saucamo darbu, šīm kaitīgām vielām un nikotīna ir viena un tā pati, apmēram 1/10. Tas kronisks smēķētājs, viņam ir tāda deva nepieciešama, ko viņš dienas laikā uzņem, tāpēc smēķēt arī ir kā vieglākas cigaretes, viņš izsmēķē rūpīgāk daudz, viņš dziļāk ievelk, ilgāk aiztur, bet efekts ir tās pats.